Vietas nestāstam. No? Jā. Jūs apsveic tev? Jā. Pagaid, jūs posmā arī pirmā vietā vai? Pirmā un kopvērtējumā. Tā nevar būt pirmā, ja jūs esat pirmā. Nu, ko noķērāt? Vienu līdaku un 10, vairāk. 20 asers vienkārši labojām izmēri. Pie Grunduļas negājāt? Nē, es biju metru priekšā visiem, tāpēc vajadzēja audzēt aseru. Jā, nebija laiks aiziet līdz. Cik līdakai? Metrs? 3,1. Jā. Ok, ejam uz to. Es nevaru. Reku. Iedod pa brīvu. Šādus. Kas ražo? Šito ražo Ošlors, mums. Un šito ražo Empro. Kurš var dabūt makšķerēšanas. Šitas ir melnie, ja? Vēl cits? Ok. Nē, čau! Kā gāja? Ko varam sākt trešā posma noslēdzošā pirmā Latvijas čempionāta spinīgošanā no krāsas bērniem un jauniešiem pilsētas vidē. Paldies visiem tiem, kas izturēja līdz beigām, malači visi! Apstākļi šodien nebija tie foršākie, bet rezultāts, kā teikt, tāpat ir sasniegts. Sāksim ar U10, es iešu no 5. vietas. 5. vietiņu šodien Gustavs Mēliņš. Vesela līdeka. Nē, tas nav viņam. Viņam ir veseli asari divi. Samu 4. vieti Kirills Kondraķenko. Un ir vesela līdeka. Un tad Gotpil no 3. vietu mums ir ieņēmis Kārlis Puks. Davai nāk, kas ir vietā viņam, viņš jau gan uzvarēja, tagad darē. Jau uzvarēja? Viņš jau uzvarēja, tagad vienoši daudz ģibē. Grib papīri, kas ir? Otrā vieta ir Renārs Mikelsons. Renārs atvēl traumējies un uz apalvošanu neierast. Un pirmā vieta 3. posmā Olīvija Meistere. Viņiem mums
Vidē mums ir pagaidām viņiem aplausiņi un pagaidām viņiem paldies. Trešais posms U14. 5. Toms Beigšāns. 4. Emīls Kokorevičs. Un godpilnā 3. vietā Ojārs Zirnītis. Oi, sliktīgi, oi. Otrā vietā Armands Breivalds. Un pirmā vietā, 3. posms U14. Marks Daugavs. Tā, no šitos arī uzbildējam. Bet kaus priekšā. Jums atpagaidām paldies. Un tā, 3. posms U18. Es tāds brīvs pēc jums savas. 5. vietā Andris Viliņš. 4. vietā Ričards Puika. Vai nevajadzēja saukt? Tā, 3. vietā Ralfs Rozentāls. Otrā vieta Roberts Kludiņš. Pirmā vieta 3. posmā Staņislavs Rīdnikovs. Kopvērtējumā. Kādā krāsā ir semkuri? Gribu šito paskatīt? Labi, viss tās. Tagad ķersimies klāt kopvērtējumam pa 3 posmiem un pirmos ņemsim U10. Un arī paņemsim no 5. vietas. 5. vieta kopvērtējumā Kārlis Puks. 4. vieta Gustavs Fēliks. 3. vietā Renārs Miķelsons. Jā, tev dopinga kontrola. 2. vieta Kirills Kondraķenkovs. Viņš malas.
laist. Un pirmā Latvijas U10 strītiņa čempione Olīvija Meistara. Es redzu lepnumu tēva acīs, tad nedaudz arī izkaudīt. Labs treneris, ja? Tā, uztaisām kaut kāds pildīgs. Tā, jā, praktiski. Tā, U14. 5. vieta Marks Markušs, Švecs. 4. vieta Toms Meikšāns. 3. vieta Armands Freivalds. 2. vieta Emīls Tokareviks. 1. vieta U14. Kāds zin? Gords Daugulīts! Šitā. Malāč vēl bišķiņ, čuķi aplausiņi. No un elites divīzija, jeb U18, tūlīt nosauksim. Tātad, 5. vieta Jānis Briedis. Visu laiku gāja baigs dots pauks, bet šodien paklupa un paklupa. Tā, 4. vieta Roberts Lūdiņš. 3. vieta Ivans Ponomarenko. Es jums vēl tos te nesadalīju. Kam es mātās somiņas pēc tam pienākšiem? U10 trešajai vietai nebija. Lai es tāds esam, jā, es kaut ko varētu. O, pagaidi. Marks, stūls vēl nepaņēma. Kas? Stūls vēl nepaņēma. Ekur. Jā, visai. O, 1. vietā Ričards Puļkevičs. Un tad mēs varētu visus tos te medaļniekus kopvērtējumus, tos jaunos šitos visus varētu salikt vienā kopā. Kurš ir absolūtais čempions? Šito? Jā, absolūtais čempions. Vismazāko punktu skaits 3 punktu. Lai 3 posmu, kā teikt, kopvērtējumā.
Atkal vēl kāds Marks. Tiek pie sporteksiņa. Bet tie, kam es aizmirsu iedot tās mugursomiņas kopvērtējumu, un tad pienāksies. Tā, visi medaļnieki lūdzu kopvērtējumu nostājās. Lūdzu, atnāk nostājās. Varām ir priekšā, īsāk jāizmugurē aiziet. Mārk! U10 somas nepaņēma. Lai es tiem neiet. Jā, U10 Markam un tiem, kas tur bija. Jūs baigie grāni, ne? Nu, malač! Visiem paldies, kas piedalījās. Skatīsimies, ko darīsim nākošgad. Gan jau kā arī kaut ko startēsim. Jā. Būs, jā, nākošgad. Gan jau ka būs.